Air Baltica mūs kārtējo reizi pārsteidza. Kaut gan, ja mēs godīgi runājam, visi cilvēki, kur profesionāli kaut ko saprot no finansēm, saprot no tā, kādos gadījumos ir iespēja piesaistīt finansējumu IPO ietvaros un tam līdzīgi skaidrs zināja, ka nekāds IPO Air Balticam izdoties gluži vienkārši nevar. Tad Air Baltica pagājušajā nedēļā publiski paziņoja, ka viņi pārtraucot IPO programmu un informēja Latvijas sabiedrību un Latvijas valdību, ka viņiem vajadzēs 100 līdz 150 miljonus no valdības. Tiklīdz šī ziņa izskanēja, tā sarosījās vairāk tādi štata, es teiktu, Air Baltica fani ar tādām tēzēm sociālajos tīklos. Paga, bet mums taču ir jābūt priecīgiem, ka mums ir Air Baltica. Visi mūsu kolēģi Lietuvā un Igaunijā mūs apskauž. Ja nebūs Air Baltica, tad mums būs tikai 2 reisi uz kādu no tuvējiem hubiem. Tur, piemēram, Stokholmā vai Frankfurtē un viss nekur aizlidot nevarēsim. Paga, sāksim ar to, ka, piemēram, Lietuva strauji mūs noķer un apdzen pārvadēto pasažieru skaita ziņā. Un kaut kā neizskatās, ka no Viļņas, Kaunas vai Klaipēdas būtu tikai kaut kādi 2 virzieni un lietuvieši uztos nelaimīgi un visu laiku gribētu savu Rīgu lidot un tam līdzīgi. Tieši otrādi. Pilnīgi pretējs process. Ir reāla konkurence, kvalitīvs pakalpojums un dienas beigās ļoti daudzi latvieši, lai kaut kur aizlidot, lido nevis no Rīgas lidost ar Air Baltica, bet brauc uz Viļņu un lido no turienes. Tā kā būsim godīgi. Līdzīgi kā Rail Baltica projekts, arī par Air Baltica projektu ir jāsāk godīgi teikt tas, kas ir redzams. Tas karalis ir pliks. Tas ir izgāzies projekts. Tā ir pēdējo 15 gadu valdības partija, konkrēti Vienotības īstā seja. Air Baltica ir Vienotības īstā seja. Dotēts, neveiksmīgs, izgāzies projekts, kas no Latvijas veiksmes stāsta ir pārvērties par Latvijas kaunu.